Reiz es, Runcis Renārs, ar prieku gribētu noskatīties pīki. Es domāju, tev arī patiks šī burvestība. Ei, burvis no Ozas zemes. Mūzikas nama Daile izrādes bērniem koncertu iestudējums. Ohoho! Ar aplausiem sagaidām Baltu pusi un Tomu biedrus. Patīkamu klausīšanos! Paldies jums! Paldies, ka jūs esat šeit! Mums tiešām ir tā kolosāla iespēja nospēlēt fragmentus no izrādes Burvis no Ozas zemes. Un rīkotāji vēlējās, lai mēs to izdaram. Un es aicināšu savus mīļus draugus šeit tūlīt, lai mēs to varētu labi izdarīt. Un tie ir, lūdzu, Ieva Sutukovā, Ieva Kurātere, Aija Vitoļiņā, Ralfs Eilants, Arcis Robežnieks, Juris Kaupulis un Uģis Roze. Attis Ieviņš. Vēlreiz sveiki bērni. Sveikas mammas tētī. Sveiki vecmāmiņas, vectētiņi. Sveiki visi bērnu draugi, suņi, kaķi, kas te vēl varētu būt. Mēs šodien izdomājam uzspēlēsim tādu rotaļu, uzspēlēsim pasaku. Pasaku Franka Bauma Burvis no Ozas zemes. Un tagad, kā jums šķiet, bērni, ko šādā situācijā vajadzētu darīt? Mums droši vien vajadzētu sadalīt lomas, ja? Kurš kuru te varētu spēlēt, kurš būs kas? Nu, tur galvenā lomā mums ir, piemēram, Dorotija. Kur varētu būt Dorotija? Aija Vitoļiņa, būs Dorotija. Es nezinu, vai Dorotija tādās melnās drēbēs staigā tur laukos pa pļavām. Staigā. Bet ja Ieviņas Sutukovas lūgtu nospēlēt Dorotiju. Labi, Ieva piekrīt. Nu, tad viņa būs. Nu, Ieva Kurātere, ko tu gribētu? Vienmēr esmu sapņojis kļūt par labo burvi. Es gribētu būt labā burvi. Var? Ir tāda loma. Ieva Kurātere būs labā burve. Lai notiek. Nu, kas tad cits atliek Aija Vitoļiņai? Nu, piedod, mums tik vairs viena loma tur ir. Kas tu būsi? Atnāc pasaki. Es būšu ragana. Aija Vitoļiņa ragana, lai notiek. Pati pieteicās. Vai ne? Kungi. Arcis Robežnieks varētu būt lauva. Es jau jūtu pēc aplausiem, ka daudz tam piekrista, bet es šoreiz noņemšu savu kandidatūru no lauvas. Nu, bet kas tad tu būsi? Es varētu būt malkas cirtējs. Dzels malkas cirtējs, ja? Dzels malkas cirtējs Arcis Robežnieks. Nu, bet, Juri, nu tu taču varētu būt lauva, tu tāds dusmīgs izskaties. Būsi? Es varētu būt gļēvais lauva šodien. Ja? Labi. Lauva, bet jau tik gļēvs. Uģi. Nu, tu esi tāds solīdu vecuma cilvēks, tāds kā es. Tu būsi tētis. Ja tu būsi mamma. Zaļais. Mamma? Zaļais. 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 Zaļie ir populāri tagad visādā ziņā. Tad tu būsi. Uģis no zaļais. Nu, Atti. Kas tu būsi? Mamma. Nu, mums tur ir vairāk varianti. Tu varētu būt mērkaķis. Lai notiek. Lai notiek. Arcis mums mērkaķis. Un citi ērbi.
piemēram, briesmīgais koks. Tu būsi briesmīgais šodien. Labi, sadāts. Nu, lomas ir sadalīts, mīļie draugi. Ko mēs dosim Ralfam? Kas tas varētu būt? Kaķis? Man pārāk īsti matu, lai es būtu kaķis. Putnu biedēklis. Ralfs Ejāns putnu biedēklis. Nu, brīžīgi, tagad tiešām tās lomas ir sadalītas un mēs sākam. Necilā lauku mājiņā, kaut kur laukos, dzīvo Dorotija, viņas tētis un mamma. Dorotijai ir arī sunīts. Viņa jauki pavada laiku savā lauku mājā. Bet viena lieta, viņa visu laiku skatās un domā, cik te ir pelēcīgs viss un neinteresants. Un viņa ierauga varavīksni, un viņa sāk sapņot par to, kas gan varētu būt tur aiz tās varavīksnes. Es raugos varavīksnī, un ko es redzu tur? Ar spožu burvju nūju, tur burvis krāsas bur. Maza sapņu princesēs, ar puķiem rotaļājās. Visplašais debes jums tā mājās. Tur sapņu lauvēni, uz zīdas sagām dūs, un ņipri vīriņi, pur ziemļu burbuļus, kā strūklakām tur pavi, iet gaitā dišciltīgā, un eņģeļu kokles zelta stīgām skan. Tur rozes lilijas un krāšņās orhidejas, tu pievēr acis ciet un laidies līdz idejā. Tur tronī augstu sēd pats dīžais krāsu karalis, tam visas balvas burvis izburīs. Es raugos varavīksnī, tā spoži laistās smirds, tur tālā sapņu pilī, grib notikt mana sirds, manas burvju kurpītēs, uz burvju zemi nesiet, un visi mani draugi esiet, un visi mani draugi Mamma saka, Dorotija nāc ātri mājās, izskatās, ka tuvojas vētra. Un tik tiešām pāri šiem brīnišķīgiem laukiem un Dorotijas mājām gāžas milzīga vētra. Tā paceļ mājiņu gaisā un nes pa gaisu caur mākoņiem, līdz beidzot aiznes kādā brīnumainā, dīvainā zemē un nomet to uz zemes. Dorotija iznāk no savas mājas un saprot, ka ir nokļuvusi brīnumainā pasaulē. Vai patiešām esi burve, kura labās zintis prot? Mamma teica, īstās burves pasakās viens astopot. Pasakā, tu nonākusi, arī esi mīļo meita. Ir uzapaldījumi, brīnumu lietas notiek šeit. Viesuli, kad ieraudzīja, atņēma tam spēku, lai uz ļaunās sievas galvas uzkrīt jūsu ēkā. Reku rēkojas vēl laukā ļaunā
organizētā varbūt viss ir savādāk. Vai tad viņa bija tik ļauna, ka ar steigu to tūlīt prom uz paralēlo sfēru vajadzēja aizraidīt? Viņa lika baigi strādāt vien par viņu mučiem gada, lika lasīt čūskas dēles, ko tā likt uz melnās mēles. Vāca arī viņai pārus krupjus lielām kārvām, viņa tos bez skaita rīja mums par algu alerģijām. Ļaunā ragana ir veikta, pieveikt viņu nelbīties, mūsu mocīgāja veikta, beidzot muču zeme rieks. Kā jau jūs nopratāt, Dorotijas mājiņa bija uzkritusi ļaunajai raganai uz galvas, un tā bija beigta un pagalam. Kas, protams, visus ļoti samulsināja, bet tās zemes iedzīvotājs ļoti iepriecināja, savukārt Dorotija nepārāk. Viņa teica, lai pie jums arī ir skaisti, es tomēr gribētu nokļūt mājās pie tēta un māmiņas. Uz ko burvi teica, nu, es nezinu, es tev diez vai varēšu palīdzēt, bet es domāju, ka lielais burvis Os, kurš dzīvo Smaragda pilsētā, noteikti tev varētu palīdzēt. Un tev gluži vienkārši jādodas pie viņa. Bet kā lai es tur nokļūstu? Dorotija vaicāja. Tev jāiet pa dzelteno ceļu. Ej pa ceļu dzelteno, tikai nepēdā neko, neapmaldīsies nekad, ja tu iesi ceļu šo. Stīgis tiks vēl iepildījis, ceļš uz galā aizvedīs, galā burvis sagaidīs, visas vēlmes piepildīs. Kur te papēdīši skan, tik jauki skan, laukā skan, ir tik jauki, kā soļot tevu man, soļot tevu man. Laukā skan, ir tik jauki, kā soļot tevu man, soļot tevu man. Ej pa ceļu dzelteno, tikai nepazaudē to, vienmēr malās tiksi tu, ja tu iesi ceļu šo. Nebaidies, ja pretī ļauj, nebaidies, ja virsū šauj, labāk par ceļu šo, it nevar uz zemi stāv. Kur te papēdīši skan, tik jauki skan, laukā skan, ir tik jauki, tā soļot tevu man, soļot tevu man. Laukā skan, ir tik jauki, tā soļot tevu man, soļot tevu man. Viss skaidrs, Dorotijai jāiet pa dzelteno ceļu, lai nokļūtu Smaragda pilsētā. Viņa iet un nonāk kukurūzas laukā. Tur ir tik skaisti un jauki, bet tad pēkšņi kāds no kaut kurienes sāk runāt. Viņa skatās riņķī, neviena nav. Vien kārtas galā ir uzsprausts putnu biedēklis. Un tagad paklausāmies, ko putnu biedēklis mums stāstīs. Step livinos, uzstudēts uz augstām vietām piecas, beigtas kādenes, vietā, kas pie vienas vietas galvā, kad man glaunas saimnieks tomēr nebija skots, un no manis baidās vērnas un liecotis ramulots. Tā jau netrūkst man lieka puika, uz kura es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Tā jau netrūkst man lieka puika, uz goda es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Vēdas manas
salmiem pilns, avīžu lapām piestampāts un ar košiem ielāpiem, samta biksēm dibens klāts. Kamantas man ļoti lielas, tajās atrodams ir viss pudeles un vecas nūves un par pleķa ordenis. Tā jau netrūkst man nieka puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Tā jau netrūkst man nieka puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Tā jau netrūkst man nieka puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Tā jau netrūkst man nieka puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Tā jau netrūkst man nieka puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Tā jau netrūkst man nieka puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudi smadzenes. Putu biedēklis prasa Dorotejai: Klau, uz kurien tu ej? Viņa saka: es eju uz Smaragdu pilsētu, lai satiktu burvi Ozu. Viņš man palīdzēs nokļūt mājās. Putu biedēklis padomā, viņš saka: klausies, bet vai Ozs man varētu iedot smadzenes, kuras saimnieks man nav iedevis? Kāpēc ne? Doroteja saka: nāc man līdzi, iesim kopā, un gan jau viņš arī tev palīdzēs. Tā viņi iet un iet, nonāk mežā, un pēkšņi mežā izdzird vaidus. Viņi paskatās visriņķī, ierauga aiz koka stāvam ļoti dīvainu cilvēku. Tas viss ir no dzelzs, rokas no dzelzs, kājas no dzelzs, galva no dzelzs, un viņš vaid. Viņi prasa: kāpēc tu vaidi? Viņš saka: es te sen jau stāvu, lietus ir uzlījis, un man viss ir sarūsējis. Esiet tik laipni, ieļojiet mani, un tad es varēšu atkal kustēties. Bet ko tu te dari? Viņi prasa. Malkas cirtēs biju reiz, kam cirvis vienmēr asi krīt. Es daļu meitu mīlēju un aicināju līdz. Es gribēju mums māju celt, kas būtu liela tā kā pils, kam sienas būtu bezgalīgas, tādas tā kā saulīte. Katru rītu es ar cirvi mežā gāju un cirtu kokus rasnākos, lai celtu māju. Bet skauda ļaunai raganai, ka gribu celt es māju, un viņa cirvi nobūra, lai tas man nocēt kāju. O, meitene, vai tev aizmirsies viss? Naktīs raudot par tevi esmu galīgi sarūsējis. Un kalējs palīdzēja man un ņēmis dzelzu gabalu, man jaunu kāju nokala un galvu kālā. Tak nebija miera raganai, bez mitas pesteļoja tā, līdz beidzot sirvis noburdais.
viens nu tagad stāvu es un paliek neuzcelts mans nams, jo draugi mīlēt meiteni bez sirds, diemžēl nav iespējams. O, meitene, vai tev aizmirsies viss? Naktīs raudot par tevi esmu galīgi sarūsējies. O, meitene, vai tev aizmirsies viss? Naktīs raudot par tevi esmu galīgi sarūsējies. Zelts mākslinieks teica, es saprotu, jūs ejat uz Smaragdu pilsētu pie Oza. Jā, Dorotija atbildēja, bet sakiet, kā jūs domājat, vai Ozs varētu palīdzēt arī man un iedot man sirdi? Jā, es domāju, ka jā, nāc mums līdz. Un tā draugi turpina ceļu un nonāk tādā tukšnesainā vietā, un pēkšņi no krūmiem viņiem virsū gāžas milzīgs lauva un klūp taisni virsū. Bet Dorotija neizbīsts, viņa saka, tu, lielais, kā tu vari mums klupt virsū? Tu esi galīgs gļēvulis. Viņš saka, kā tu to zināji? Mazākos apceļ tikai tie, kas ir gļēvi, un tāds tu esi. Ai, lauva teica, es vienmēr cenšos to noslēpt, un vienmēr tas nāk gaismā. Nekripa tas no īstas lauvas drosmes. Nav draugi vairāk mani palicis. Es baidos pat no īstas rīta rosmes. Vakaros man liekas priecīgs viss. No katra troksnīša man nodreva aste. Sirds bailēs sažņaudzas, kas leģitīgs. No bailēm pilna mana pasta kaste. Ar vienam nesmu tāds vajadzīgs. Ko darīt man un kā man tālāk dzīvot? Par zaķi pārvērsties un silpas vest. No bailēm visi locekļi man stīvi. Cik grūti gļēvojības nastu vest. Kaut izskatā es liels un neuzvarams. Kaut vārds man senču tīšās labas vīds. Es tiešām nezinu, kas tālāk darams. Varbūt draugi nesiet mani līdz. Kaut izskatā es liels un neuzvarams. Kaut vārds man senču tīšās labas vīds. Es tiešām nezinu, kas tālāk darīt. Varbūt jūs draugi nesiet mani līdz. Lauva saka, varbūt jūs ņemsiet tiešām man līdzi, un es arī ietu pie burviem, lai viņš man iedod drosmi. Nu, kāpēc ne, Dorotija saka? Iesim kopā. Viņi dodas tālāk, un Lauva citas starpā izstāsta dažādus stāstus, kā šai zemē var visādi gadīties. Var gadīties kādi indīgi puķu lauki, kur cilvēki aizmieg un nemūžam nepamož. Tāpat viņš stāsta, tepat netālu ir viens briesmīgs koks, kurš saķer ciet un izsūc ārā visas asinis. Jāuzmanās, lai mēs viņu nesatiekam. Un tomēr viņi satiek šo koku. Neviens man nepalīdz.
līdz. Man vienam jāiztur ir vētras, un vienam jāsalaida rīts. Nenāciet tuvu man klāt, negribu jums neko dāvināt. Negribu jums es no sevis ko dot, vien varat no tālumā apbrīnot. Kad pienāk pavasara skopums, un manos saros putni dzied, vai kāds gan zin, cik naktīs ļoti šie trejotāji aizmigt liec. Nāk vasara, ar tūkstošainu svelbi, visapkārt zāle kaustrupe šūst. Un man ir jābūt tam vienīgajam, kam zīslās dzīvinošas sulas plūst. Nenāciet to man klāt, negribu jums neko dāvināt. Negribu jums es no sevis ko dot, vien varat no tālumā apbrīnot. Kam savos saros ir simtiem augļu jānotor. Nenāciet tuvu man klāt, negribu jums neko dāvināt. Negribu jums es no sevis ko dot, vien varat no tālumā apbrīnot. Koks, protams, sagūst Dorotiju, bet draugi viltīgā veidā visiem kopā sadarbojoties atbrīvo Dorotiju no koka skavām un dodas tālāk. Viņi jau tuvojas Smaragdu pilsētai, kad pēkšņi ierauga ļoti dīvainas putnes. Tie ir divi zaļi cilvēciņi, kuri nesteidzīgi pa graumalām lasa sēnes. Dorotija prasa, vai tuvu jau Smaragdu pilsēta? Viņa saka, jā, tepat aiz mežiņa vien ir. Mēs gribam satikt Ozu. Nu, jā, viņš tur dzīvo, bet redzējuši mēs viņu neesam. Tiesa gan, mēs varam pastāstīt, ko par viņu runā. Saka, viņš kā puķis, kura acis netik gailē, ja tam iesi pārāk, kļūsi gluži stīvs aiz bailēm. Stāsta mīt viņš aula, kura dziļa ir bez gala, ja kāds viņu meklē dodas, izliekot vai slepārodas, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens. Citi saka, viņa spējas lielākās no visiem kuriem, rodot viņš no tukša gaisa, izburt naudas pilnu maisu. Viņa pils ar daudziem doņiem, būvēta no dārga viņiem, visu, ko vien sirdis kāro, purvis oso izburt varo, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens. Ļaudis melž, ka pat no akmens burvis kārot, izspies sulu, no mātes puses ratot, esot viņš ar pelcepulu. Sirdēts arī svētku dienās, apaujot viņš zelta bīzes, un ar pašu ārceņģeli klejojot pa paradīzi. Taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens.
kāds viņš ir pateicis, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir pateicis, pateikt nevar neviens. Draugi diezgan samulsuši nonāk pie Smaragdu pilsētas vārtiem. Tur viņus sagaida vārdsargs, uzliek visiem zaļas brilles un ielaiž pilsētā. Tā ir skaista un apbrīnojama. Tur viss spīd un laistās. Un te pēkšņi kaut kur no padebešiem atskan pērkona dimdoša balss. Kas traucē visu vareno burvi Ozu? Vai, tā es esmu es, Doroteja, tie ir mani draugi. Ko jums vajag no manis? Mēs gribējām, lai tu mums palīdzi. Man vajadzētu nokļūt mājās. Smadzenes gribētu putnu biedēkļus lauvām, vajadzētu drosmi, malkstitiem sirdi. Ja jums kaut ko no manis vajag, balss atbildēja, tad jums kaut kas jāizdara manā labā. Un kas tas būtu? Man otrā valsts galā ir palikusi vēl viena ļauna ragana. Jums jādodas turp un viņa jānogalina. Ai! Draugi ir galīgi samulsuši, mēs tiešām nevienu negribam nogalināt. Ne vārda vairs, burvis saka. Uz priekšu viņas armija vairojas un nekas nespēja to pieveikt. Un draugi dodas ceļā. Pašam ir jānokrīt nost. Tas pazaudēs puri varu. Mūs atstās ar degunu. Garu. Uz priekšu, mani ērgļi! Uz priekšu! Kultūra, lai dzīves pašā!
esam lidojoši mērkaķi, lidojoši mērkaķi, esam lidojoši mērkaķi. Uzlūmām mēs goda vīriem, krīviem, latviešiem, brīviem. Čelam zin, lai netiek vaļā, galvonami balsīs skaļā. Uzlūmām mēs goda vīriem, krīviem, latviešiem, Mērkaķis sagūst cienieks un iespundē Raganas cietumā. Ragana liek Dorotijai smagi strādāt, berst virtuvē netīros katlus un mazgāt mūžam nemazgātās netīrās riebīgās pils grīdas. Bet Ragana ļoti kāro iegūt sudraba kurpītes, pie kurām Dorotija tika tad, kad ieradās Burju zemē. Un Ragana, izsekojot Dorotiju, klūptai virsū vienā brīdī, lai šīs kurpītes dabūtu. Viena kurpa beidzot kājās, žigli arī otru dod. Citādi tev baigās mokās, būs man mūžam jākalpo. Nedomā, ka man ir bailes, sagle esi tu. Lai neskā tev acis skailē, mani neuzveiksi. Labi, līsi mieru kļūsti mazā Ragana. Tik par to tev būs ikdienu mani moši jāgana. Neticu tev vecā mēle, tev pastīvā jaunusi. Velti to man netīrele, kā apirkstu mani. Tur riebīgā nepateicībā. Es biju tik laba pret tevi, tu biji mana draudzene, un tagad mana draudzene biju. Es tev biju. 500 gadu varagas dzīves bez māsītes ūdens. Palīdzēt! Šī strīda beigās Dorotija uzgāž Raganai spaini ar ūdens. Un viņa tiešām 500 gadus nav mazgājusies, un viņa izkūst. Un Ragana ir pagalam. Bērni ir jāmazgājas. Nu, tauta ir brīva, un tauta gavilē un sveic Dorotiju kā savu atbrīvotāju.
Beidzot mēs esam kādi, kā bija, es ļauduma lāsta, jo Dorotija brīvē mūs laida, laide nos vaida, izskud kā tvaids, baigais laids, rakādu veica, verdzību beidza, draugi to sveica, līdz vakarien, brīvību mēs, visi gavilē, šodienu tā ar vien, šodienu tā ar vien. Jaunā ragana, nu beidzot ir beigta. Izkusa kā pērnais sniegs, izkūpēja tā kā dūmi, nosmirdēja tā kā sērs. Mūsu smadzenes un sirdis tagad piederēs mums pašiem. Griezīsimies tajā soļiem ašiem. Mēs beidzot esam brīvi no jaunās raganas varas. Paldies, paldies jums, mūsu varoņi. Nu kļūstiet, lūdzu, kļūstiet mūsu varoņi. Kalnos lejās, priecīgas ejas, visi lai strējas, labi lai iet, brīvīgu mēs, visi gavilē, šodienu tā ar vien, šodienu tā ar vien, šodienu tā ar vien. Draugi ir atpakaļ Smaragdu pilsētā un iet pie Oza, prasot, lai tas izpilda viņu vēlmes. Jo darbs ir padarīts un tas, ko Ozs bija licis, viņi ir paveikuši. Ragana ir pagalam un nu viņam jāpilda solītais. Burvis ir diezgan izvairīgs. Draugi nepajokam sadusmojas un sāk apskaidīt viņa pili, līdz beidzot kādā kaktā atrod aiz kāda aizslieta noslēpušos mazu necilu vīreli. Vaicādām, kas tu tāds? Viņš saka, es esmu tas Ozs. Kā? Lielais, visvarenais? Tu? Jā? Jā? Es neesmu burvis, es neesmu burvis, vien parasts triku taisītājs. Tik neduriet un stipri nesitiet, es vienkārši esmu mākslinieks, jā, cirkus mākslinieks. Nu redziet, man dzīvē ir iegriezies tā, bez trikiem es nevaru nekā, jo citādi dzīve man liekas tik plika. Es vienkārši esmu mākslinieks, nebīstams noziedznieks. Ar košu gaisa palonu reiz atlidoju šurpu un šejienieši domāja, ka esmu varens burvis, bet es tik burvi tēloju un mānījos, cik spēju, un jo es vairāk mānījos, jo vairāk noticēja. Man visi rāpni klausa te un dara to, ko lieku, un tā šo zaļo pilsētu mēs uzbūrām kā nieku, bet patiesībā zaļi ir vēl viņu brīļu stīkli, nu viņi visu uzzinās, un tāda man klāsies slikti. Bet atlicis man nes tālāk burvja slogu,
man apnicis, nes tālāk burvja slogu. Es gribu sirgu atpakaļ, es gribu jaunus jokus. Bet kā tad tā, draugs, saka, kā tā, lai mēs tagad tiekam mājās, kā lai es tiek pie sirds, kā lai es tiek pie smadzenēm, ja tu esi viens vienīgs, izrādās, blēdis? Burvis saka, mīļie draugi, bet jums jau nevajag man palīdzību, jūs jau pierādījāt, ka esat gudri, sirsnīgi un drosmīgi. Nē, tā neies caurī, un viņi nāk viņam virsū. Nu, burvis jau mazlietiņ arī ir burvis, un iedod putnu biedēkumu smadzenes, malks citējam sirdi un lavam drosmi. Un tagad viņi par to visu liksmo. Man galvai tagad ilgs būs mūž to saku labā lomā. Tur beidzot svaigas vēsmas būs tā beidzot kaut ko domā. Par lietām lielām svarīgām, par mērķiem tālējošiem. Es topu arvien garīgāk šai zemē pārējošam. Es patiesi šeit esmu drosmīgākais, vai suni mani neapries, mani jauna dzīve sākas. Tad jauni jauņi darbi būs un mērķi tālējoši. Es gribētu nu kā lai draugi nelielās, ja sirds tik liela, liela. Tā visa darināta ir no mīlestības vielas. Sita traka, es gribētu, lai tu tūliņ man dziedātu te blakām. Jauni varoņdarbi būs un mērķi tālējoši. Es gribētu, lai tu tūliņ man dziedātu te blakām. Es gribētu, lai tu tūliņ man dziedātu te blakām. Es gribētu, lai tu tūliņ man dziedātu te blakām. Burvis saka, tā, mīļie draugi, paldies, man prieks par jums, tā es nu tagad iešu, jo, kad pilsētnieki visu šito padarīšanu uzzinās, man jau dzīves te vairs nebūs uz vecēšanos. Paga, Dorotija saka, bet kā tad būs ar mani? Kā es nokļūšu mājās? Burvis, klausies, man tepat tās ap stūri ir gaisa balons, ar kuru es atlidoju kādreiz. Es laidīšos prom un varu paņemt tevi līdzi. Jā, brīnišķīgi. Bet Dorotijas mazais sunīts, kurš visu laiku bija līdzi, Toto, viņš ir šeit. Bet tas ir tajā brīdī, ka atkal kaut kur pazudis, un burvis ar balonu aizlido uz neatgriešanos, un Dorotija ar visu sunīti paliek burvju zemē. Te pēkšņi uzrodas labā burve. Labā burve izstāsta. Dorotija, bet tev taču ir brīnumu kurpītes. Tu tikai 3 reizes sasit papēdīšus. Un saki. Šū, šahen, mahen, linden, vinden, raisen, vaisen. Un burvju kurpītes tev aiznesīs mājās. Kā arī notiek. Jā, Dorotija atgriežas mājās un ar prieku satiek savu māmiņu un tēti un aizgūtnē mēģina izstāstīt šos brīnišķīgos notikumus, bet viņi ir tik ļoti gandarīti, ka beidzot atkal ir mājās un dzimtenē. Un tētis ar māmiņu viņu sagaida.
Skošākie taureņi dēļ, te rozes zied visārtākās, un suņi visdrosmīgāk pagalmos ej. Te koki aug, valtākie un mākoņi, valtākie, bet putni viskanīgāk dziesmas dzied. Vai saule svīt, vai sniegi krīt, es palikšu, jo nekur nav tik labi kā dzimtenē. Svīt vispožākās, Te hālēji laimes pakauskai, te mammas ir vismīļākās. Te vienmēr gribu atgriezties atpakaļ. Te koki augstākie un mākoņi baltākie, te putni vistāvīgāk dziesmas dzied. Vai saule spīd, vai sniegi spīd, es palikšu te, jo nekur nav tik labi kā dzimtenē. Te zvaigznes mirds vispožākās, hālēji laimes pakauskai, te mammas ir vismīļākās. Te vienmēr gribu atgriezties atpakaļ. Te koki augstākie un mākoņi baltākie, te putni viskārīgāk dziesmas dzied. Vai saule spīd, vai sniegs spīd, es palikšu te, jo nekur nav tik labi kā dzimtenē. Te koki augstākie un mākoņi baltākie, te putni viskārīgāk dziesmas dzied. Vai saule spīd, vai sniegs spīd, es palikšu te, jo nekur nav tik labi kā dzimtenē. Koki augstākie un mākoņi baltākie, te putni viskārīgāk dziesmas dzied. Vai saule spīd, vai sniegs spīd, es palikšu te, jo nekur nav tik labi kā dzimtenē. Ik pa ceļu dzelteno, tikai nepazādītu, neapmaldīsies nekad, ja tu iesi ceļu šo. Sniegs tiks vēl ietilīs, ceļš uz galā aizvedīs, galā burvis sagaidīs, visas vēlmes piepildīs. Kurpēm papēdīši skan, tik jauki skan, klau, 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 kā skan, ir tik jauki tā soļot, ejumā, soļot, ejumā. Klau, 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 kā skan, ir tik jauki tā soļot, ejumā, soļot, ejumā. Tā jau netrūkst man neviena puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudis smadzenes. Tā jau netrūkst man neviena puika, uz godā es tikai kādai saimnieku man noskaudis smadzenes. Vēders man ar salmiem pilns, avīšu lapām piestāpāts un ar košiem ielāpiem samtavīcēm pēc klāts. Kādā tas man ļoti lielas, kājās ar ūdens.
augšā slāvas svīts. Es tiešām nezinu, kas tālāk darbs. Lūdzu, draugi, esiet mani līdz. Izrādījis 27. septembrī. Tiekamies mūzikas namā Daile. Paldies! Pasaku stāsts!